Šis ir podkāsts par izturības sporta treniņiem un veiksmes stāstiem, kurā es, Jānis Mūsiņš, olimpiešu un čempionu treneris un treniņu dibinātājs. Un es, Kaspars Driķis, ilgadējs amatieris, velomīlis, pašpasludināts kafijas un kūku eksperts ar C līmeņa treneru certifikātu zem jostas. Zināms arī kā tante no Bauskas, kas uzdos visus tos jautājumus, kurus tu pakautrētos. Mēs diskutējam ar treneriem, atlētiem un citiem ekspertiem par jaunākajām metodēm, tehnoloģijām un mentālajiem aspektiem. Mūsu mērķis – iedvesmot, izglītot un palīdzēt tev trenēties gudrāk. Dārgie draugi, labdien! Esiet sveicināti mūsu šādā, nosauksim viņu par ekstra izlaidumu, ārkārtas izlaidumu, speciālu izlaidumu, bonus epizodi. Tagad pretēji iepriekšējiem gadam, to nevar saukt par kaut kādu mid-season kaut ko, tāpēc, ka mums šis ierakstās diezgan ģeneriski ar diezgan daudz tādām epizodēm. Tā kā labdien visiem, Kaspar, labdien! Labdien! Es sauktu to neizmantojām iespēju paklusēt. Neizmantojām iespēju, bet man liekas, ir divas lietas, kas īstenībā ir kā tāds baigais drivers. Kaut kā šogad iet labi, vienkārši tā kā treniņiem iet, nevar būt ļoti spīdoši, bet diezgan tāds tas trendlines ir uz augšu. Es esmu pārliecināts, ka šī epizode iznāks, un iznāks ātri pretēji citām epizodēm, kuras jau aizmirsties, par ko runājām. Jā, kur pašam tiešām interesanti klausīties, jo jau aizmirsīs, ko runājām. Precīzi, jā, jo kā opas epizode mums bija ierakstīta jau gana sen, un iznāca viņa tikai nesen, bet tas ir normāli, tas piederās pēc, bet ko es gribēju teikt, kad pēc kā opas tas tā ļoti ģenēriski, nezinu, vai likumsakarīgi salikās, ka kā opas epizode mums bija 100. epizode. Jā. Kas ir tāds mazais lielais milestones. Tā kā 100 epizodes mēs esam palaiduši gaisā, tas nav slikti īstenībā. Detaļās runājot, tu esi palaidis gaisā. Man ir mazāk. Tā kā tu esi vispār, kā es te teicu, OG podcasters. Tā kā 100 epizodes, tas ir nopietni. Jā. Bet šodien labi, mēs baigi daudz asti par to gaisā necelsim. Šodien mums ir dienas tēmas, ir visi, oficiāli vakardien faktiski beidzās visi Latvijas čempionāti. Latvijas čempionāts krosā, šortreisā, individuālā braucienā, vakar tas nebeidzās, tas beidzās pirms tam, gravelī, grupas braucienā. Tā kā par to mēs arī šodien bišķiņ patākšķēs un parunāsim. Mums ir šis tas liederīgs, ko teikt, šis tas, ko mēs gribam izskatīt sirdi un dvēseli. Un iespējams likt kaut kā mazliet. Īstenībā, mēs dzīvojam tādā demokrātijā, mums jāpauž savs viedoklis, bet mēs esam diezgan, es ceru, ka mēs esam diezgan tādi, kā lai pareizi pasaka. Mēs nekautrējamies par to, kāds ir mūsu viedoklis, ja pat viņš nav populārs vai kādam nepatīk. Tā kā, ja jums nepatīk, jūs vienmēr varat izslēgt. Jā. Ar to, varbūt tas jāsāk ir patiesībā ar to rēnu sadaļu. Tas droši vien būtu viss tāds vienkāršākais, garākais patiesībā arī. Varbūt vienkārši formulējot tā, ka mēs nemēģināsim pārstāstīt rezultātus un tur kaut kādu tur analīzi veikt. Tas vairāk tā tieši no tā, lai varbūt padomātu visi kopā, kā to uzlabot, nevis visu laiku vārīties tajā pašā sulā. Kaut kā tā to varētu vienā teikumā. Es domāju, ka jā, un iespējams, ka, tas, kas arī vēlreiz jāatgādina, es domāju, ka lielākā mūsu klausītāji visi to velosportu mīl, mums tas patīk. Jā. Mēs gribam, lai viss paliek labāk, un tas nav mūsu tā tipiskā latviešu pozīcija, kad viss ir slikti, un tad viss tagad jānodirš, un tad rekādi, nezinu, tur visi muļķi, ja mēs te vienīgi gudrē. Nē, tas nav par to. Tas ir tieši kā Kaspars teica, tāpēc, ka mēs gribam īstenībā, lai labāk, un man liekas, ka mēs arī varam un esam pelnījuši, lai labāk.
Bet, nu, Kaspar, un man jāsaka, man ir viedoklis par to. Mēs šobrīd sāksim ar Latvijas gravel čempionātu. Jā, Nu, sāksim ar to, jā. Sāksim uzreiz. uzreiz ar smagsvaru kategorijām. Jā, Jā, tā, jo pēc tam viss būs viegli. Pēc tā. Uh, jā. Sāksim ar to. Es tur nebiju nekā skatītājs, nekā dalībnieks. Man diezgan daudz sportistu, kas par ieskaitot, tur brauca. Līdz ar to man ir viedoklis no dažādām pusēm. No tiem, kam gāja ļoti labi, no tiem, kam gāja nepārāk labi, un tur kaut kā visiem pārējiem, kas ir pa vidu. Kaspars, lūk, bija tas viens no neretajiem, kurš piedalījās šajā pasākumā. Varbūt es īstenībā iedošu ievadu tas tavā vietā. Tas, ko mēs ar Kasparu vienojāmies un kāpēc Kasparam un patiesībā arī man par to ir, kā es teicu, ne tikai saistībā ar Kasparu tādas būtiskas emocijas. Kasparam šis bija viens no retajiem startiem, kuru mēs tā kā nolēmām. Es viņam īstenībā teicu, ka vecīt, tev vajag gonkas, un, kā reizes Latvijas čempions, tur izskatās, ka būs. Nē, es neteicu, laikam, ka izstāsta, bet es vienkārši pieņēmu, ka tas Latvijas čempions tur būs grūti trast, tur būs, inčīgi, vai braucam to. Kaspars tā kā parakstījās piekrīt, un mēs tam visam pakārtojām. Es nebaidīšos teikt, man liekas, ka pēdējos 2,5–3 mēnešus, man liekas, diezgan ilgi īstenībā tas viss gāja. To visu sakot, kāpēc man par to ir arī tāda personīga skroba par to visu iznākumu, kad nav nekāda iznākuma. Restīvi, Kasparā labās kājas, kas viņš ir tāds pieticīgs cilvēks, es varu par to objektīvi spriest. Nav. Tā ir tā. Es vienu newsletteru tagad rakstīšu tādu vairāk emocionālu pieskaņu par dažādām highs and lows tajā sportā, arī no mana redzes punkta. Un šis ir viens tā kā tev tas brīdis, kad viss ir diezgan nepārāk labi. Kad tu esi izdarījis darbu, kad tu esi tur kaut kādas savas dzīves notikumus pakārtojis tam visam, tu aizbrauc un tur ir sūdīgi. Lūk, ar to Kaspars varētu iezīmēt, jo es domāju, ka daudzi, kas mums klausīsies, tur nebija, vai viņiem iespējams nav viedoklis, vai ir pavisam savādāks viedoklis. Tāpēc es vēlreiz pasvītroju, tas ir mēs paužam mūsu personīgos viedokļus, ar kuriem mēs gribam to visu kaut kādā veidā padarīt labāku. Varbūt tas labāk mums, ja kādam citam ir labi. Oi, jā. Vispār jāsaka tā, ka es parasti vispār rūgtumiņu ilgi neturu. Bijis, kā bija. Bet šoreiz man ir tāds skābumiņš joprojām mazliet. Un es tāpēc arī nebukņīju tevi ātrāk, jo, ja mēs šito rakstītu tur pirmdienā pēc gravel čempi, tad es domāju, ka es būtu vienkārši tur nomaucis tādu rentu, ka faktiski nevienam no tā arī bonusa nebūtu tik cik es būtu izventilējies. Bet tagad jau nosēdies, cik jau 3 nedēļas pagājušas. Es pat nezinu, no kura gala lai sāk, jo es nezinu pat, vai to varēja nosaukt par gravel čempi. Par gravel čempi. Labi, ieskatam tātad tiem, kas nebija. Tā bija faktiski MTB trase. Tā bija Vivus MTB trase, kas nozīmē, tā bija Zaja Bis MTB trase, kur nebrauc pa Granteni gandrīz nemaz. Kas, piedošana, tad, kad tu brauc ar baiku, ir ritīgi kruta. Lielākoties gadījumos. Jā, ir perfekti. Un tiem, kam nepatīk braukt ar baiku, gravels ir tā kā nākušais solīts, kur nav tik tehniski. Exactly. Un tas ir, tas ir tas, kāpēc es savulaik beidzu braukt ar baiku, jo man nahren negribās jāties pa dubļiem. Tur kaut ko. Es neesmu tāds super tehnisks braucējs, un man tā disciplīna vienkārši nepatika, jo tu esi mūžīgi netīrs, tu visu laiku labo to riteni pēc gonkām, un man vienkārši tas nepatīk. Un es tāpēc beidzu braukt ar baiku. Un man patīk braukt ar graveli, respektīvi kaut kādām
kaut kādām ātrākām, ātrāks, tur zemenieks, single tracks ir fine, pļava ir fine. Tas nav tā, ka es tagad gribu pa granteni testu, bet tā, lai jūs saprastu, protams, ja es būtu braucis otru apli, līdz kam mēs tiksim, bet man bija doma nospiest laptājumu, saprast, cik tur ir grantens vai kaut kāda tāda skrienamā. Es minēšu, ka uz to 40 km apli, diez vai 6-7 km bija granteni. Nezinu, es ar vairākiem tur aprunājos, mēs tur tā uz tādu pilnīgu sajūtu nonācām pie kaut kāda, bet, respektīvi, mega maz. Un tur papildus tam iedomājieties kaut kādu latviešu šo vasaru, kurā līst visu laiku. Attiecīgi, dubļu bija vienkārši nejēgā. Dubļu bija nejēgā. Un to varēja paredzēt. Tas nav tā kā pagājuši gadu, kur bija, faktiski tagad apakaļ skatoties, Valga bija 2 sūdīgas vietas. Labi, vienu viņi varēja paredzēt to purvu, otru, fuck it, būtu, ja? Bet tur sačakarēja visu tas nenormālais gāziens startā, bet šeit bija, manā skatījumā bija pilnīgi skaidrs, ka tā nav gravel trasa arī sausa. Vienkārši sausu viņi varētu izbraukt tā ātrāk un pakurnētu un viss, bet, bija jācitē filma, jau sākumā bija skaidrs, ka būs sūdi. Un tas bija viens, un jau ņemšanās jau internetos bija nedēļu, bet es reāli neticu. Es domāju, ko jūs tur čīkstēt? Viņi taču, organizators māk gravel, es domāju, nevar būt tā, ka uztaisīs. Beidzat jūs tur pinkšķēt, ja? Un es baigi ignorēju, man visi tur sūtīja kaut kādus video, es tāds, beidzat. Pagājuši gadu jau bija pieredze, davai. Un es aizbraucu uz turieni, un es skatos visi fucking ar baikiem. Satieku, tā kā visi, arī Lauris un muižnieks, džeki ar baikiem, un es tāds, viņi vietējie taču. Es saku, ko jūs tā kā, kur tie jūsu graveļi? Viņš ir šitā taču, nebūs. un es vēl tāds, man jau tad, tāpēc, ka tie džeki māk braukt ar riteni, un viņi jau neņems baiku, ja trasa ir braucama ar graveli. Un es tāds jau, ok. Tad vēl muižnieks, mēs kaut ko ar viņu tur runājamies, es liku numuru, un viņš saka, bet tu, žēlēs jāliek kādām 4 stundām. Es viņam tāds, es apmēram tāds, kādām 4 stundām 80 km. Es biju training pīkā, tu apliecinās, bija 2,45 ielicis. Tāda, bišķi rasti. Viņš saka, nē, tur ir vecīt beidz, tur ir beigas, tur kā. Un es jau pieliku tās kabatas pilnas. Bet, lai jūs saprastu, tad ieejot koridorī, es nezinu, uz tiem 120 cilvēkiem, tā akal empīriski. Nezinu. Graveļi droši vien bija kādi 30. Mēs tie, kuriem fucking nav baika vai kāds, kurš bija spītīgi, gribēja pierādīt. Bet tu pasties visi, kas māk braukt, nesaukšu uzvārdus, visiem bija baiki. Dažs labs, ko es satiku, bija vispār izvilcis savu kaut kādu 20 gadus veco baiku, kurš tur stāvējis tur šķūnītī. Jo vienkārši visiem, kas bija iedziļinājušies tēmā, izbraukšu trases apskati, bija skaidrs, ka ar graveli viņa nav braucama. Un kas bija skumji, jā, jo laikam man, kas bijis, bet tas skumjākais ir tieši tas, ko tu teici, ka es reāli gatavojos, un tādi bija vairāki, jo mēs pēc pirmā apļa satikāmies tur kādi 6-7 džeki mazgājām riteņus, jo mēs pateicām, ka šis nav gravels, un mums nevajag laust to tehniku. Piedošana, visi tie, kas jūs satikāties, jūs bijāt ar graveļiem, ja? Viens bija ar baiku džeks. Bet pārējie bijām ar graveļiem, pēc pirmā apļa. Ja viens džeks ar baiku padevās klausies, tad tas tomēr ir kaut kāds rādītājs, tam cik liels... Zini, kā īstenībā bija tā, ka, ja tā godīgi es parunāju ar daudz cilvēkiem, es nedzirdēju nevienu, kurš būtu baigā starā par to pasāku, par to gravel čempionātu kā tādu, jo neviens jau negribēja braukt ar baiku. Vienkārši tiem, kam bija, saprata, ka ar gravelu tur vispār nav ko darīt. Es ieliku tur dažus video. Protams, nepalīdzēja tas, ka sāka līt vēl arī braucot bišķīt un tā, bet atgriežoties, tā škrobe vairāk bija par to, ka
Es domāju, varbūt tas nākotnes tiem organizatoriem, jūs padomājat to, ka ir arī cilvēki, kuri amatieri, kuri nebrauc katru svētdienu gonkas, un tādi bija tur, tas nebija viens tāds. Es tagad nerunāju tikai par sevi, jo es tur parunāju ar tiem, jo distancē jau pabraukt tu nevarēji. Mēs tur daudz stūmām, tur braucām tik lēni, ka mēs tur izpļarkstējāmies ar vairākiem. Es, tā kā tu teici, gatavojos, tas man bija pakārtots. Es pat ja es saku, ka es jūtu, ka es esmu labā formā, nu man kājas bija labas, jo es jau parasti kā tur, kaut ko, ja. Aizbraucu 200 km no Rīgas. Labi, visu esi gatavojies, tiešām tur pakārtojies kaut ko. Un, nu, tāda, nu, es teikšu, rupi tāda apisiena sajūta bišķīt. Tā kā tas sākums jau tur tāds, ok, nu labi, sākums pa to pļaviņu, tad labi tur uztesām, bet kā mēs iebraucām tur kaut kur tajās dubļu, nu man bija skaidrs, tā kā racings ir beidzies. Nu tā kā, jo, nu vienkārši, tur bija tāds gadījums, es braucu kaut kādā mežā pa dubļiem lejā. Man liekas, tā bija Krista Pūcīte pēc balss aizmugurē. Viņa saka, pa labo, un mani tā kā aiznes, viņa saka, pa kreiso, un mani aiznes uz to kreiso pusi. Viņa tāda pa labo, un mani tur aiznes uz to otru pusi, jo man ritenim pa 40 riepas lielāks neiet. Viņas visas ir pilnas ar dubļiem. Es viņai saku, tu man vari bļaut, ko tu gribi. Man tas ritenis, kur viņš iet šobrīd, tur viņš iet, es menedžēju tikai to, lai es būtu uz tās takas kaut cik. Nu, viņi bija ar baiku, protams. Nu jā, nu man bija škrobi. Un tā kā, nu jā, padomājiet par to, ka ir cilvēki amatieri, kuriem tas ir tā kā top starts, jo tas ir Latvijas čempionāts gravelī. Un viņi visu tam pakārto un pļuk. Un pabeidzot, man laikam tas bija tā kā lielākā, nu, ja tas būtu Vivus gravel, dariet, ko gribat. Jo gravel ir ļoti plaša tā izpratne, tu vari darīt, ko gribi. Tas ir jūsu privāts pasākums. Fuck it, bet Latvijas čempionāts gravelī, tam būtu jābūt kaut kādam standartam. Pie kam Toms no federācijas bija izbraucis apli, visi viņi labi zināja, kas tur ir. Fuck, nevienam neienāca prātā, ka tas nav gravels. Nezinu. Jā, nu, es domāju, ka tā ir viena no tādām būtiskām lietām, par ko droši vien mums ir jēga te parunāt. Jo tāpēc, ka tieši tagad tu saki, ok, te, kad tu brauc, nezinu, rudenī uz Hāņu, nu, tev ir, nu, tā kā 50 iespējamība, tu zini, ka tu vari aizbraukt, varbūt ļoti normāli, un tur atbrauks diezgan tīrs un vienkārši nogurs. Varbūt tagad uz 6 stundas vienkārši ārsts cauri dubļiem un drūmākai. Nu, beigās tev loģiski pēc tam arī šitā ir gonka, tikko kā tu brauc pa dubļiem, tev tā tehnikas nolietojums ir viņam, tas koeficients ir N-kārtējs. Tev, nu, 3, 4, 5 ātrāk nodils pilnīgi viss, jā. Nu, ķēdes, kluči, tur vispār. Bet es domāju, ka tas atgriežoties pie tā punkta par to, kas ir gravels, es tev pilnīgi piekrītu. Tad, kad tu tā esi komerc pasākumu, tu viņu taisi kādā formātā tu gribi, jo pēc tam atbrauks tie, kas grib. Tad, kad tas ir Latvijas čempionāts, tu uzņemies kaut kādu zināmu atbildību vai... Es sagaidu kaut kādu standartu. Tā kā, ja es ieju viršos ēst hotdogu, man pofīgi, vai tā Jēkabpils vai Liepāja, tur būs viršu hotdogs. Nu, tad Latvijas gravel čempionātam jābūt apmēram kaut kam līdzīgam, ka es zinu, ka tur būs apmēram tik daudz grantene, tas, nu, kaut kas, ka tas būs kaut kas, ko var braukt ar gravel riteni. Jā. Baudīt. Izbraukt jau var visu, jā. Jā, nu labi. Te īstenībā ir varbūt tā ir arī tāda smalka nianse, bet nianse nevertheless. Skaties, redzi, es tiem klausītājiem, skatītājiem, kas, nu jā, nezinu, kā tas tiek organizēts. Un šeit jāpiemina to, ka gravelam nav vēl projām nekāda baigie standarti, mēs viņus tur izdomājam. Tāpēc mēs par to runājam. Ja viņi jau būtu pirms tam atrunāti, droši vien, ka tad nebūtu jēga par to runāt. Jo, piemēram, kross vienmēr ir apmēram 90 minūtes, viņam vienmēr ir kaut kāds apmēram tur kāpumi, tu mēģini iespraust maksimāli daudz kāpumus iekšā. Šosē ir līdzīgi, šosē ir distance, tev ir Latvijas čempionātam grupas braucienā ir vajadzīga zinām distance, tāpat tās individuālam startam. Un tad pārējo tu mēģini to trasi padarīt, protams, diezgan grūti, par cik tas ir Latvijas čempionāts, tev jānodrošina to, lai tā trasa būtu pietiekami izaicinoša, lai, nu, nav tādās šosejas grupas braucienas formātā izsakoties, lai nav tā, ka tu atbrauc
uz Latvijas čempionātu un brauc biķerniekos kaut kādus entos apļus. Un mm. beigās sprint finish un uzvar. Varbūt tās Džeksurs vienkārši ir labāk atsēdējis un beigās tur sataupījies un tā tālāk. Ja? To visu sakot, es izdarīju mazu mājas darbu attiecībā. Es zinu, kas arī tu to esi izdarījis. Es paņēmu, paskaitīju vidējo ātrumu visiem dalībniekiem. Un mēs varam salīdzināt, uzvarētāja ātrums, es pareizi atceros, bija 26,8 km/h. 27,5 bija tam, nē, Igaunis bija pirmais. Bet tas bija Igaunis. Paņemsim pēc latviešiem. Bet tas ir tas arī, bet tas ir tieši tikpat svarīgi, jo tas ir Džeks, kurš ir reāli profs. Nu, viņš brauc es nepateikšu, vai bet viņš ir aktīvs profs. Viņam bija gravel ritens ar baika Thunderboltiem virsū. Un viņš brauca 27,5 vidējo. Oskaram bija 26,5. Jā. Ar baiku. Ar baiku, jā. Nu, lūk, es paņēmu, saskaitīju visus tos latviešus, kas ir iekšā, fotofinišā iekšā. Vienkārši paņēmu video ciparu. Vidējais ātrums distancē ir visiem dalībniekiem. Vidējais ātrums ir 22 km/h. Kas ir, un tas ir ok. Tas ir Oskars Mužnieks ir augšā, un tie, kas tur skrēja, gāja, nezinu, kaut ko citu darīja, ir beigās. 22 km/h. Man liekas, ka tas tāds no ātruma viedokļa, tas ir atbilst vairāk kaut kādam tādam baikam. Labam mountainbikam. Jā, labam tādam tehniskai mountainbike trasītai. Precīzi. Man pirmais saplis bija zem 20 km/h, līdz 19,7, ja nemaldos. Jā, salīdzinājumam. Mārtiņš Blūms krosu uzvarēja ar vidēju, un tā nebija viegla trasa. Mēs burtiski pirms 10-15 minūtēm tieši Mārtiņu runājām. Trasē bija kaut kāds 120 metru kāpums, man liekas, vienā aplī. Un apli bija 7. Un vidējais ātrums bija 19,1 km/h. Tas ir krosā, kur ir tehniski elementi, kur ir jābrauc augšā lejā visu laiku. Viņš principā nav baigi ātrs. Ja? Tā kā salīdzinājums ir 22 vidējais, Mārtiņam 19, Oskaram 26. Ja? Tas ir diezgan lēni, manuprāt, vai ļoti lēni. Salīdzinājumam atkal es tur paņēmu, lai tālu nav jāskatās pēdējo Latvijas valsts mežu gravelu posmu. Es nezinu, kur viņš bija. Nav tik svarīgi. Tur distance ir īsāka, protams, līdz to ātrumu. To, kas bija nesen, Gulbenē bija. Gulbenē, jā. 36,3 uzvarētāju ātrums. Tādam arī būtu jābūt gravel čempionāta kaut kur ātrumam 3,5, 3,6. Jā, es aizgāju vēl bišķiņ tālāk. Un es domāju, mēs tur salīdzinamies ar skatāmies, kas notiek pasaulē. Amerikāņi vienmēr bļauj, ka Reko Unbounds īstenībā ir īstais pasaules čempionāts un visu pārējo jūs tur neko nesaprotat. Un es nemaz neņēmu, tāpēc, ka tur tie ātrumi būs vēl lielāki vai stipri lielāki ir mūsu Eiropas pasaules čempionāti. Es paņēmu Unboundu. Paņēmu viņu tajā 2023. gadā, kad tur bija tas Mudfest, kas bija laikam kaut kādi 10 vai 11 kiļi. Viņš nebija īstenībā, viņš bija tikai uz vienu īstu brīdi. Tur bija plūdi. Tas bija, tā bija dabas stihija, ko tu tiešām nevarēji paredzēt, un tā vienkārši bija, un neko nevar darīt. Tas ir tā, kā mēs runājam par pagājušo gadu. Ja? Uzvarētāja ātrums 200 jūdzēs, kas ir cik 320 km. Ja? Reizi kaut kas, jā. 320, jā. Uz 320 km uzvarētāja vidējais ātrums ar to visu dublu sekciju, kur ir, principā, tas neviens gandrīz nebrauca, visi tur skrēja, kaut kā mēģināja tur to siteņus iztīrīt. 28 gandrīz ar pusi km/h. 28, pusi noņemam nost, jā. 300, cik es 20 km, jā. Lūk, tāpēc, manuprāt, ka nav īsti tas neatbilst tam formātam, plus mans personīgais viedoklis, vai arī īstenībā arī mans kā treneru viedoklis, kā es teicu, man un šeit droši vien, ka mums acīm redzam viedokļi atšķirās ar organizatoriem un to, kā gravelim jāizskatās, ir mountainbikes, kas ir tehnisks, sarežģīts, kas prasa tehniskās iemaņas, prasmes,
Arī tas prasa attiecīgi diezgan tev to riteni tur kopt tā tālāk, tāpēc, ka tev parasti ir divi amortizatori, tur viss diezgan ātri dils, tur ir baigi agresīva braukšana. Tad, ja tu tev tas nepatīk, nemāki un tā tālāk, tev ir gravels, kas ir tāds pa vidu, tāda alternatīva starp. Tas, kas agrāk īstenībā gadus 10, 11 atpakaļ bija mūsu mountainbikes. Kur visi brauc ar cietiem dakšām, pārpumpētām šaurām riepām. Ja? Tas, principā, bija tad gravels. Ja? Sebiņš, jā, tieši tā. Tas ir tas, kur tas vidējais ātrums ir pietiekami liels, kur tehniskās sekcijas ir, es teiktu, viņas ir visticamāk braucamas. Mēs vienmēr varam diskutēt par to, ka tas viss baigi atkarīgs no tā, cik ātri kaut kur tu brauc. Jo ātrāk brauks, jo loģiski viņš tehniskāks tur paliks. Bet par lielam, es teiktu, gravelī nav un nevar īsti būt. Varbūt tas tādi baigie supertehniski izaicinājumi. Ja? Man ir, varbūt tas ne kaudze, bet pietiekami daudz sportisti, kas ir braukuši tur visādas tur trakas, Islandēs gonkas, Spānijā citas gonkas, kur Finland gravels. Ja? Pa lielam, lielākais tehniskais izaicinājums ir ātri nobraucieni, jo tu jābrauc kalnā, tu jābrauc lejā. Tur tur tā meistarība, cik viņi ir, tik viņi ir. Mēs nerunājam par to. Vidēji ātrumi ir tāpat diezgan augsti. Protams, atbilstoši tur fiziskām spējām, prasībām un tā tālāk. Bet, manuprāt, tas, kas ir šobrīd, tas aplaupa mūsu kā industriju un industrijas dalībnieks, tāpēc, kad tev, cilvēkam ar graveli, pirmkārt iedod tādu kotletu, kur tu vispār nevar apēst, arī, un no baudas no tā attiecīgi, it nekādas, ja. Un, ja mēs atkal es runāju par tādu plašāku industrijas jēdzienu, ja mēs gribam to, lai tie cilvēki iet uz veikliem, pērk tos graveļus, braucējās gonkās un trenējās un ņemās un darās, tad viņam jābūt interesantās gonkās piedalīties, un tu nevari uztaisīt to gonku tādu, kur atbrauc 80% viss atbrauc ar baikiem, un nosaukums tam gravels, kas, godīgi sakot, man liekas, vispār absolūti nepareizi, saknē, un, manuprāt, tas ir tas, kur vēl projām mums ir kaut kāda, tāda vieta izaugsmē, jo tu nevari, piemēram, atbraukt uz grupas braucienu un braukt ar TT riteni. Visi saprot, ka tas varētu būt ātrāk kaut kādā gadījumā, bet tu to nevari darīt, tāpēc, ka tā noteikumos ir atrunāts, jā. Tu nevari braukt ar baiku grupas braucienā. Mums tas mikslis ir tāds, vai šobrīd nav skaidrība ar to, ko tu vari, ko tu nevari. Precīzi, bet tāpēc priekš kam tev vajadzētu nelimitēt, lai viņi brauc ar baikiem, bet ja tu uztaisīsi 120 km gonku pa granteni, un viena lieta, kas Latvijā netrūkst, ir grantenes. Jā. Veči, Latvijā grantenes netrūkst. Tu vari taisīt nebeidzamus apļus, vienkārši nav rajona, kurā nav granteņu pārpilnības. Tā kā, ja tu iemet vēl pa meža taku, pa vidu savienojumu, vispār tev, tur spēj tikai zīmēt tās trases. Tā kā to man neviens neiestāstīs. Un, ja būs gara gonka, tieši tad taisi to gravu. Kāpēc 80? Taisi 120. Un ja būs 120, kur ir grantene, ātrs single tracks un ko, tie, kas ir kaut kādi pilnīgākie margināļi baikisti, lai viņi brauc, bet viņi negribēs braukt ar tiem baikiem. Un neviens negrib braukt neviens tur nebija happy, ka viņiem bija ar baikiem jābrauc tā gonka. Tā kā es parunāju ar daudz cilvēkiem, tā kā nebija, ja jau pagājuši gadu nebija pēc tās valgas neviena, kurš pat uzvarētājs tas igaunis teica, ka fuck this shit, jā. Tad šogad vispār nebija neviena, kuram ir. Un tā kā tu saki, tas gravel garšiņa ir sabojāta. Cilvēki negribēs vairs braukt uz tiem pasākumiem. Un to daudz teica. Tā kā... Jā. Bet, labi, es vienkārši nezinu, ko darīt. Es nezinu, vai... Un UCI ir kaut kādi noteikumi. Nav tā, ka tur nav nekas. Viņi ir, protams, daudz brīvāki, jā. Bet mums taču pašiem sev jātaisa tie svētki. Taisam, tā kā, un mēs varam, piemēram, pirmā gadā, kad Kārlis taisīja, tā bija izcila trasa. Mēs tur, ja mēs sāktu analizēt, mēs varētu pārmest viņam, ka varbūt to meža figņu nevajadzēja pirms finiša, bet, No otras puses, tagad retrospektīvā skatoties, principā, tas ir. Protams, jā.
Bet toreiz vienkārši no tās lokācijas tā vieta atkal iedeva Jā. baikistiem. Bet, anyway, tas bija pirmais gads. Izcila trase, es nezinu, 100 cik kilometri. Ja? Mm. Un tie dubļi tur varēja būt to. Viņiem vienkārši, ja mēs gribētu ideāli uztaisīt, viņi varēja būt citā vietā trasē. Bet, anyway, varam mēs. Un es saprotu, ka to jau bija cēluši augšā daudzi. Tur vietējie tāpatās ir pietiekami zināmi džeki. Vietējie bija teikuši, vai šitā trasa nebūs gravelda, vai pieslēdzamies, sataisam kaut kāds izdomājam kopā kaut kādu granteni. Es godīgi sakot, nesapratu visu to setupu, paskatoties, kur bija aizgājis. Jā, kā, tas ir man ir tāds salīdzinājums. Droši vien daudz iespējams to nesapratīs, bet tas kā taisīt kalnu razģelku. Restīvi, pareizi Latvijas izgoties individuālā brauciena kalnā. Jā, tā kā tūrē bija 2 dienas apakaļ. Jā, tā kā tūrē bija. Ok, tūrē tas ir tūris formātā. Viņiem ir normāli razģelka, bet mēs esam Spānijas čempionāts. Sap citu, TT bija Siernevada augšā, tu brauc no apakšas uz augšu 20 cik kilometrus, jā. Un tajā brīdī es skatos, es saprotu, ka tā var, bet vai tiešām to vajag, un vai tā ir tā disciplīna, ko jūs gribat tiešām attīstīt, jā, tas ir apmēram tāpat skaidrs, ka tas dara kaut kādam vienam segmentam cilvēku, speciālam ritenim, speciāli pielāgotam šoseis ritenim, tad neviens nebrauc ar TT un tā tālāk. Un te ir tas pats stāsts, ka tev ir, nepārdos tie veikalnieki vairāk riteņus, cilvēki negribēs braukt tiem Latvijas čempionātiem, tāpēc, ka domās, ka tur var aizbraukt tikai slimnieki, un ja tev ir kaut kāds fulīts, un tu esi tur baigi noekipējies, lai tu varētu braukt kaut kādās tur super. Lai gan. Pabeidz. Nē. Es gribēju vienkārši teikt, ka tas neiet runa par grūtumu, vēlreiz uzsveru. Manuprāt, tas kā reiz ir tā lieta, kam Latvijas čempionātā jābūt garai distancē, to jābūt ir tam, kas padara to visu izaicinošu, jo tu nevar uztaisīt Latvijas čempionātu pārāk viegli. Manuprāt, tā ir viens no lieliem grēkiem. Bet otrs grāvs ir akurāt šis, ka tas paliek pārāk nebaudām. Un, manuprāt, kad tas aiziet prom bišķiņ no tās disciplīnas tāda būtības. Ja? Jo, kā es saku, tas jau nav viss tas, ko es teicu, un tās ir reāli. Mēs jau tagad braucam tās gonkas, mēs neesam tajā pirmajā gadā, ka mēs mēģinām uzminēt, kas ir gravel. Katrs kaut kā tur to tulko par savām. Ja? Principā jau viņš apmēram ir visiem saprotams, kāds tas tagad izskatās. Tieši tā, un tu jau vari izmantot tieši to, ka nav viss noregulēts, tu vari izmantot radoši. Nevis sajāda, bet izmantot radoši. Kā ieliec kaut ko interesantu, bet tā, ka, es iebraucu izcirtumā, un tur govs sūdi kopā ar dubļiem, man liekas, tas bija tā kā apogējs. Es iebraucu kādā fucking izcirtumā. Un es tikai to starp citu, ne tu viens teici, ka tur tos sūdus kāds ir mutē dabūjis diezgan daudz. 100 punkti. Otrā aplīce, es nevaru iedomāties, kā tas par otrais aplis izskatījās, jo tas pirmais jau bija čērns. Un es sapratu, ka es nelauzīšu savu tehniku. Starp citu, pirmā gonka ever, kurā es pēc savas iniciatīvas nokāpu. Un tie visi, kas mēs tur runājam, viņš priekš kam lauz tehniku, braukšana tāpat vairs nebija nekāda. Jā. Un jau tā piģis atņiks aizgāja servisā, jo bija gultņi bottom bracketā bija pametuši čatu. Tā kā anyway, bet pabeidzot, jā, es nezinu, es ceru, ka es vienkārši gribēju par to parunāt, lai mēs visi kaut kā kopā parunātu, un varbūt nākamgad beidzot uztaisam tā kā Zaibis gravel čempionātu. Es vēl mēģināšu nākamgad braukt. Lūdzu, nesadiršam visu kopā. Es nezinu, ja vajag kaut kādu ieteikumus, ir daudz džeki, kas brauc ar gravelu. Kaut kādu, nevajag visiem izpatikt, bet šitai, ja palaistu 5 izbraukt un prasītu, vai tā ir gravela trasa, visi pateiktu nē. Arī sausa cieta viņa nebūtu gravela trasa. Zini, kā ir, es tev pilnībā piekrītu, un es domāju, ka mums, un tā arī viena no lietām, kāpēc mums tas tik ļoti sāp, tāpēc, ka mums ir visas iespējas to gravelu uztaisīt, un uztaisīt labi, un kā var redzēt,
Ja ja tu atceries, mēs vēl sen, tas bija kad gadi, neatceros, 4, 5 atpakaļ, man liekas, runājām par to, kas ir tur gravels, kā tas viss tur. Tā kā Jā, tas jā. vispār bija iedilgs, manas sākotnējā pozīcija bija, ka gravels tāds, es vēl atceros dažiem labiem teica, nu, pa lielam, nu, tur nečakarējies, nopērts baiku. Ja grib braukt ātri, brauc šosēnē. Gravels, nu, kas tas tur ir, nav ar kur viņi braukt, nav gongus. Tagad, kur ir gongs, ir cilvēki, kas brauc, viss tur notiekās. To nevajag, to visu galvenais tagad ir nesačakarēt. Un šis, man liekas, nav tāds pareizais veids uz priekšu. Jā, ok, kā es teicu, mēs noslēdzot to tēmu, droši vien varam vienoties, ka katram, protams, ir savs viedoklis, un pie tā mēs droši varam palikt, bet, manuprāt, ja mēs visi tā ar mīlestību, sirdī pret sportu un cieņu pret visiem organizatoriem, vēlreiz tas neskan. Mums nepatīk trasa, tas, ka jūs kaut ko darat, un tas, ka tas viss notiekās, tas ir super labi un ļoti vajadzīgi. Un vēlreiz pasvītrošu, ka tas, ko mēs mēģinām panākt, ir tas vienkārši, lai vairāk cilvēkiem tas patiktu, lai visi atbrauktu un teikt, yes, superīgi trasa, jo tad tas viss beigsies ar to. Kā tas vien brīdi bija ar visiem tur mūsu septiņiem, tā tālāk, ka cilvēki vienkārši brauc tur uz Igauniju, brauc kaut kur uz ārzemēm braukt, tāpēc, ka ir foršāks gongs, tāpēc, ka jā, tā kā tu, tā kā daudz citiem. Es aizbraucu vienu gonku, nobraucu tur Igaunijā, vienu kaut kur Eiropā. Man pa sezonu pietiek. Jā, precīzi. Un tā, diemžēl, laikam jāsaka, bet tu galīgi neesi tāds vienīgais. Jā. Protams, ka no tā neviens nav pasargāts, un tāpat tās cilvēki kaut kur brauks ārā, un tas ir normāli. Bet mums ir jāizdara viss, lai viņi tomēr gribētu uz to Latvijas čempionātu. Man vienmēr ir tā nezinu. Latvijas čempionāta svarīgums vienmēr ir licies. Tas man vienmēr ir licies kaut kas īpašs, kā sportistam, kā trenerim, kā skatītājiem. Tā kā, bet labi. Es arī neticēju, ka tā būs. Nopaļojums. Jo kopumā tā, viss pārējais bija forša. Tā forša vieta tur. Viss tāda kompakta, tā starta zona, normāli ēdinātāji, kaut ko var nopirkt, servis, viss ļoti normāli. Par to nekādu pārmetumu nav. Es saprotu, nav viegli uzorganizēt pasākumu. Labi. Ceram uz nākamo gadu. Nav ko citu. Cerība vienīgais, kas mums atliek tagad. Mēs nav arī tā, ka mēs neko nedaram šajā sakarā. Tā kā mēs esam savu pienākumu. Tāpēc bija jāparunā par to, jo tāpēc, ka citādi viss tā kā kaut kā, labi, tā jau bija un ko. Un atkal jau 2 gadi pēc kārtas bija tāda sāļa piegaršiņa mutē pēc tā čempionāta. Lai gan tagad pagājušais gads, liekas, bija bailāk. Es tieši to gribēju teikt, jā, ka tas, man liekas, vajadzētu cilvēkiem likt par to aizdomāties. Ja mēs tā kā skatāmies retrospektīvā, tad labāk nepaliek. Jā. Bet labi. Es ļoti ceru, ka nākošais gads mums līdzīgs podkāsts būs tur ar īkšķiem uz augšu un sajūsmas saucieniem, bet pārēsim, manuprāt, par to, par ko var paslavēt mūs kā latviešu kā organizators. Ja kāds dzīvo zem akmeņa, klausoties mūsu podkāstu, un nezinu, kad ir jau, man liekas, pēdējie kaut kādi 5 gadi ir Baltijas čempionāts. Baltijas čempionāts šoseis riteņbraukšanā, grupas braucienam, kur apvieno visas 3 Baltijas valstis, un viņas tad rotācijā katrs pēc kārtas organizē to čempionātu. Un šis gads bija viss notika pie mums. Notika Cēsīs. Cēsis ir vēsturiski bijusi vienmēr tāda diezgan grūta trasa īstenībā. Tāpēc, ka tur ir, acīm redzami diezgan daudz pampaku, kalnu. Un tagad ir diezgan iedzīgs asfalts, un loģiski tas viss tur tajā trasē bija. Un es teiktu, ka tā līdz šim es esmu bijis uz visiem Baltijas čempionātiem. Tagad pēdējo jauno laiku vēsturē, kaut kad tā sen atpakaļ viņi tur arī bija. Šī noteikti ir atrāviena. Jā, šī ir atrāviena ir labākā trasa, kāda mums ir bijusi. Tā kā ar 3 izsaukuma zīmēm. Jaunraunas asfalta gabaliņu. Tu zini, kā? Tas ceļš starp Madonas šoseju un Raunas ceļu, viņš ir briesmīgs. Jā. Bet tu zini, kā es teiktu, ka uz tā kopējā fona, kur mēs
par tām dārza pilēm runājot. Protams, ka tur būtu baigi forši, ja tur būtu jauns asfalts bijis vai labs asfalts. Nē, tas tā vienkārši, jā, uz kopējā fona šis tur tāds izdomāts piepisiens. Nu, nav viņš arī Jā. tik briesmīgs. Finiša Viņš tev iedod pilsētā. visu ceļu. Jā. Finiša pilsētā tie apli sākumā bija diezgan tādi grūti skatām. Tiešraide tur, nu, laiks gan jāsaka, ka bija tāds, nu, varbūt tas jāsāk ar to, ka tur bija. Labi, mēs tā ātri pārskriesim pāri. Pirms tam bija, un tiešām visu cieņu tur mūsu organizētājiem. Viņi bija paredzējuši tādu skaistu programmu. Bija kofīraids, kur tu varēji izbraukt daļu no trases, izbraukt, iedzert kafiju, paēst bulciņus un tā. Es vienā brīdī tur domāju, Dana bija apsolījusi, ka viņi tur būs. Es saprotu, ka okay, mēs tāpat ar turiem braucam. Un es domāju, ok, varbūt tas paņemt sīko līdzi un izbraukt. Es kaut kur klausījos, ko Toms Marks teica. Viņš tur vidējais kaut kur reizi, bet ir bijis 3-4, ir bijis 3-7. Es saku, bāz, laikam, ok, sīko es nebraukšu, labi, neko. Mēs aizbraucam, un tajā dienā es saprotu, ka vakarā būs pilnīgs vāks ar laiku. Man bija nenormāls respekts pret visiem, kas tur ieradās. Un tur nemaz nebija, tur bija kad 40 cilvēki, man liekas. Lietas bija drūmākais. Vienkārši tā, kad es braucu mašīnā un domāju, ka es uz riteņa nekāpu droši vien par lielu naudu tajā brīdī. Tāpēc forši, kad cilvēki nobrauc, jā. Pēc tam bija, laikam, nākamajā dienā bija amatieriem starts, un mēs ar tā secīgi ātri izskriesim cauri. Labi, jāsāk ar to, kad man šis bija tāds, es tagad, man nav tāda precīza statistikas, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka kā treneris šis bija no ātrākajiem labākais Latvijas čempionāts ever, kāds ir bijis. Ne tik daudz, varbūt tās no tāda medaļu biruma viedokļa, bet, lai arī, ok, tur viss bija skaisti, bet, tādā augstvērtīgumā, tajā, kas tur sanāca, viss īstenībā bija diezgan labi, tāpēc bija tik feini. Girts Vēvers, kā parasti, parādīja to, Ko nozīmē treniņi? Praktiski viņš parādīja, ko nozīmē gadu garumā darīt, trenēties un darīt un konsistencija. Konsistencija, precīzi, jā. Un kas ir ļoti zīmīgi šajā brīdī atzīmē to, ka mums ir ierakstīta podkāstu epizode pavasarī ar Girtu. Līdz ar to, esiet pacietīgi un gan jau pēc kaut kādām nedēļām, 3-4, jūs dzirdēsiet arī to. Tur mēs ļoti daudz īstenībā par tieši to runājam, bet tas rezultātā esencē parāda, jā, to, ko tu vari izdarīt, tad, ja tu gribi to izdarīt. Jā, vienā teikumā tiem, kas varbūt nezina, viņš vinnēja ITT, kas nav liels pārsteigums, individuālo braucienu, bet tas, par ko varbūt tev bija tā būs sajūsma, ir tas, ka viņš grupas braucienā savā grupā, cik bija distance, 60? Nē, 80 kaut ko. 80, jā, viņš faktiski 80 km brauca. Divatā, bet vienītī. Viņam, laikam, tas Igaunis bija uz rata, bet viņš tā kā maiņās negāja. Viņš, Girts kā no starta aizbrauca atrāvienā, tā arī visu gonku nobrauca atrāvienā. Precīzi tā arī bija, tāpēc, kad viņi aizbrauca pirmajā kalnā, principā, viņš teica pirmajā kalnā, mēs ar Girtu jau pirms tam runājām, un tiem, kas nezina, 2 gadus laikam pirms tam, tad, kad bija, vai gadu pirms tam Lietuvā, tad, kad bija čempionāts, viņš uzvarēja tāpatās. Viņš aizbrauca distances sākumā, tad gan bija distance bija īsāk, tur bija, un tā vecuma grupa bija tikai viņa vecuma grupa, tagad bija apvienotās, laikam, 50, no 45, tagad bija no 45 līdz 55, tad bija tikai, laikam, 50, 54, jā. Līdz to tad viņiem tur bija mazāk cilvēku, un viņš aizbrauca arī tur no sākuma, viens ar moci aizbrauca līdz galam, ar video ātrumu kaut kur tur 3,7 un tā. Tagad mēs pirms tam arī runājām, bija skaidrs, ka tā trase ļoti ir parocīga, ļoti, tādam
spēcīgam braucējam. Tur nevarēja būt tāda randama uzvarētāja, tāpēc tur redzēja, kā tas bija skaidrs. Viņš dzirdam, bet teica, klausies, davai, tāpat kā te Lietuvā vienkārši tur brauc. To, ko tu paņemsi līdzi tajā pirmajā kalnā, pēc tam jūs tur sadalīsiet. Bet ir skaidrs, ka nav jēga tur kaut ko čakrēties un darīt. Tā arī viņš izdarīja. Tas Igauns, kas viņu brauc, bija tas pats, kas brauc ar viņu Tartu kopā, kurš tieši tāpatās kā Tartu. Viņš uzreiz pateica, ka es neko negribu, es braucu tikai aiz tevis, davai tur braucam. Līdz to viņiem uzreiz bija tur pamieris noslēgts jau no pirmā kilometra. Tas Igauns tur mierīgi sēdēja un Ģirds tur mierīgi vīlēja razdelku. Un jā, nobrauc rekur ar vidējo 80 km, 79,1 km. Ar visiem. Tur bija diezgan padaudz tie augstuma metrs. No galas ir neatceros, bet daudz ir Piekuļu kalns, Vaivas, Dzirnavas, cik tur apļi bija? Viņiem bija, man liekas, ka divi lielie apļi un viens pilsētā. Plus tajā taisnē starp Priekuļiem un Bērstroku tur bija apvigenais sānu pretvērš tāds, sapratu, ka tur viņi dabūja ritīgi iesūkt. Un, Ģirtam, principā, vienam vidējais 41, 2. Ej, tu nost. Jā, tā kā, visiem tiem, kam, zin kā, ir vecums, ir baigāta maska, rekur. Šeit, starp citu, ir vietā citēt, es vakar skatījos, pilnīgs off-topiks, bet ļoti pa tēmu, uzsika cīņu atkārtot ar Dubois, bet kā viņi tur sauc. Ko viņš tur izrubīja, Jā, un viņam tā reāli preses konferencē, viņam jautāja, kā jūs tur, kas jūs motivē turpināt kaut ko? Viņš saka, man nav motivācijas, man ir disciplīna. Viņš saka, motivācija tur šodien ir rītā, nav piecelies tev sūdīgā laikā, nav. Jā, es atgādināšu, tas ir tieši tas podcasts, kur jūs dzirdēsiet pēc kādām 3-4 nedēļām. Es to vienreiz jau kaut kad arī jau verbalizēju, bet jā, Ģirds arī teica to pašu. Jā, precīzi. Tā kā, tur bija skaisti, kas ir zīmīgs. Tad citu viņš par Ģirdu runāja, viņš nevinēja TT. Viņš vinēja savu grupu, viņš nevinēja absolūto TT. Jā. Tāds kaut bet, es laikam uzdrošināšos teikt, ka viņš arī būtu vinējis kopējo, bet viņš nokrita. Tāpēc, kad pirmo reizi viņš novilkas gurķi, bija slapšs. Jā, bija 2 ģirti, abi divi mani ģirti, kas diemžēl nomaucās, tāpēc, ka bija lietus, bija kapitāls lietus, un tur tā nesanāca viņiem. Lūk, bet tur Latvijas čemps, un kas ir forši īstenībā, kad reizē ar ģirtu, kurš kļuva par, viņš vinēja absolūto ieskaitu, plus, protams, savu vecumu grupu, par Latvijas čempionu kļuva arī viņa dēls. Tā kā tas tāds mazs, bet ļoti patīkams. Tu 16, jā, viņš ir vai kas? Jā, viņš ir pirmā gada uz 16, man liekas, jā, es neatceros. Tas ir baigi krūti. Es teiktu, kā lai pasaka, ka cilvēks ar bērniem, es teiktu, ka tā ir tāda vienreizēja stēle, ka tu vari būt kopā uz piedestāla ar savu, ne burtiski kopā uz piedestāla, bet vienā čempionātā kāpt uz piedestāla kopā ar savu bērnu. Lūk. Jā, un kas vēl par čempionu? Vēl arī Cirvels vinēja amatierus. Cirvels vinēja amatierus. Un Cirvels ir cik? Jā, un Cirvels arī tieši tāpatās nokrita. Ne tajā pašā līgumā, kur Ģirds, bet principā iznākums bija tāds pats. Ģirds, otrs Ģirds, Cirvels ļoti veiksmīgi trāpīja. Tur var diskutēt par to, kas ir veiksmīgi, neveiksmīgi, un vai vispār tā varētu būt, vai mēs tā varētu teikt veiksmīgi, neveiksmīgi. Tur vienkārši vajadzēja kājas, lai trāpītu tajā atrāvienā. Viss bija īstenībā diezgan vienkārši. Viņi aizbrauc tieši turpat. Nē, viņi aizbrauc vēlāk, bet viņi aizbrauc, es neesmu pārliecināts, viņi aizbrauc turpat. Īstenībā es nezināšu tik precīzi. Bet, Ģirds atlasījās ļoti veiksmīgi atrāvienā. Bija kopvērtējumā, es pareizi atceros, 3. man liekas, vai 2. Lielajā kopvērtējumā, kas ir starp visām Baltijas valstīm. Jā, viņš bija uz piedestāla.
Otrais viņš bija, jā, lūk. Jā. Starp citu, Otrais, man liekas, ne? Jā, otrais. Mm. Attiecīgi, loģiski Latvijas ieskaitā viņš bija otrais. Kas zīmīgi, kur puikām bišķiņ garākā distancē, viņam bija viens aplis, pilsētas aplis vairāk, bet viņi brauc grupā, un viņi ir jaunāki gadi. Vidējais viņiem ir 42,5. Tā kā ģirds atpaliek, tur bija vairāk par 1 km/h. Tā kā galīgi nebija slikti. Viens pats braucot, jā. Lūk, tas bija ritīgi forši, un tas bija pārsteigums. Ģirds, tiem, kas nezina, Ģirds Cirvels šosē brauc. Viņš arī, starp citu, ir tas, kurš piedalās Latvijas čempionātā pārsvarā. Citu šosēs viņš tur brauc, bet es teiktu retāk. Latvijas čemps ir arī viņam, manuprāt, tā kā visiem mums tādi svētki, kur vajag aizbraukt. Viņš pārstāv brauc tomēr baigus. Tāpēc tas, ka viņš uzvarēja visu latviešu, tas ir tāds, foršs, jā, tas tāds man sirds sildīja. Lūk, un tad beigās laikam bija jāsaka, par ko es saņēmu droši vien visvairāk apsveikums, beidzot bija Dans Rožlaps pirmais, lai cik tas neticams skanētu, tituls grupas braucienā. Viņi ir tiem, kas, nezinu, tagad 9-kārtējā čempiona TT. Grupas braucienā viņi ir otrā bijusi, man liekas, 4 vai 5 reizes, un tagad beidzot viņi bija pirmā. Bet tur bija diezgan liela drāma patiesībā par to, kā viņi tur kā viņi aizbrauc līdz finišam, jo tas viss varēja nenotikt. Mums visiem bija patiesībā, mēs braucām no Spānijas, un mums bija kaut kāds baigais drūmais vēdra vīrus, kurš, beidzās kādas 3-4 dienas laikam pirms tā čempionāta. Un kas ir interesanti, mēs braucām kā reiz tajā dienā, kad bija tas kofīrēts, Dana izbrauca Rekonu, izbrauca pa trasi apskatīties viņu. Viņai vienai vidējais ātrums uz to priekuļa apli. Pilsētas apli tur satiksme, un tur ne visur varēja braukt, tāpēc, ka tur bija zem ķieļiem jābrauc, bet priekuļa aplī viņa vidējais ātrums bija vienai braucot 35 rasti, kas principā bija tikpat ātri, man liekas, kā viņi brauc grupā, bet grupā viņai viss bija ļoti slikti pēc viena apļa, tāpēc vienkārši viss beidzās. Sākās ļoti netipiskas lietas viņai, kas ir krampi, un tas bija tie, kas skatījās tiešai. Es biju tajā skaitā, es atbraucu uz pilsētas laukumu no feedzonas, kur es jau redzēju, ka kaut kas nav tā, un es skatos, viņu pēkšņi no grupas izvaļīja ārā. Un visi tur komentātori, tur kaut kā tehniskā problēma, kas tur, es skatos, ne roka augšā, nekas, viss ir labi, bet viņi no grupas ārā, tad viņi tur tā lēnām piebrauc atpakaļ, turpin brauks, labi, ok, viss kārtībā. Viss finišs tika izspēlēts kalnā, pēdējā finiša kalnā, kur viņa, tie, kas nezina, varbūt tās man ir jāatzīmē vai jāatgādina, ka sprintu vienmēr rauj normāli, esot kājās, ar rokām uz dropiem, un tad ir tāds normāls proper sprints. Danai bija tad Kančelārs cienīgs sprints, kur rokas bija uz hudiem, ne tāpēc, ka viņa nezina, kā to darīt, bet tāpēc, kad viņa beigās man atbrauc, un pirmais jautājums bija, es viņu neapsveic, man liekas, es viņai jautāju, kas notikās, kāpēc no tās grupas bija ārā. Viņai bija krāmpi, kā izrādās. Viņa teica, ka es nevarēju piecelties vispār, un es braucu tik ļoti tā dozēti, lai man tur nekas jo viņai tā krāmpi bija tāda, ka tu brauc, un tad tev kājas apstājās. Tur nav varianti tur bišķiņi kaut kā, tur visi, loģiski, tur finiša kalnā, tev iestājās krāmpi, principā tu esi brīvs, tā kā. Tas, diemžēl, liedz pacienīties viņai par to Baltijas piedestālu, kas bija ļoti, ļoti reāla opcija vai iespēja. Bet, kā jau visur sportā, izvada dirzini. Viņa, man liekas, kopējumā bija 5. Latvijas ieskaitē 1. Tā kā tas forši. Es tikai vēlreiz piesaucot gan Danu, gan Ģirtu, varu teikt, ka jauniem sportistiem un sportistēm ir stipri jāstrādā. Jo tas gaps ir pietiekami liels. Jā. TTS, ap citu, tas bija tas labs piemērs, jo tur viņi nobrauc diezgan rezervēti, ko mēs tā kā runājām, ka tur vajag bišķi pietaupīties, un tur tas laika minūtes, ko viņi atrada otrajā vietā, bija diezgan padaudz.
Um, lūk, nu, un Nu, jā, vispār. Nē, es domāju, kaut kāds sumarī kāds tev par to Latvijas čempionu. Nu, tā vispār. Sumarī es jau sākumā teicu, īstenībā bija nu, labi, gan man personīgi, gan man kā skatītājam, kā sporta entuziastam, funkcionāram savā ziņā. Man liekas, šis bija labākais čempions, kāds varēja būt. Bija par spīti tam, ka bija nenormāls vējš un laiks bija so-so. Bija skatītāji, organizācija bija tiešām laba. Bija, es tam citu arī trāpīju pirmo reizi komentētāju lomā. Tāpēc, kad es nezinu, vai nebija Kārlis Ozols nebija ieradies, vai nebija pagūst vēl ierasties. Man satiku Ārvi Pīziku pirms tā. Viņš saka, vai viss nāc parunāt, tev tur vēl laiks ir, kamēr viņi aizbrauks līdz kaut kurienē. Tad mēs, man liekas, kad pirmās 40 minūtes ar viņu komentējām grupas braucienu sievietēm. Bet, jā, televīzijas tiešraide. Viņa tā kā visur tas loģiski nav Eurosports un tāds nav Tour de France, bet bija ļoti labi. Jā. Viņi jau bija labi. Man liekas, tie Igauņi kā ierādīja pirmajā gadā, jā. Kā to var uztaisīt, tad tas tāds labs standarts ir palicis. Tas viņa pirmos gadus atceros, tur kāds tur uz pašdarbību ar mobilajiem tur no mašīnas strīmoja, kas arī jau bija forši, to varēja redzēt. Tagad tos pēdējos gadus tiešām jau tur ļoti labi var redzēt visu. Skīvi vietās viss ir. Jā, nē, tas līmenis bija ļoti labs. Es teiktu, arī CS kā pilsēta bija. Tur jānovelk cepuru viņa priekšā. Man liekas, labi, tur bez tā visa dabiskā fona, vienkārši tā organizācija bija laba. Tev bija iespējas normāli palikt viesnīcās, paēst, tur. Tāds Cēlā pilsēta iedeva tādu ļoti patīkamu iespēju būt tur. Restīvi, tev tas neradīja kaut kādas baigās neērtības. Daudz tad ir vietas, kur palikt vienkārši. Tas nav tāds kāds tur tukums vai vēl kaut kur. Vai tā kā Valga mums bija tur. Nav turistu, līdz ar to nav arī, kas absorbē kaut kādu masu pēkšņi. Tieši tā. Tāpēc bija baigi labi. Protams, vīriem, vīrēltē, kur uzvarēja Toms Skuiņš, kurš, man liekas, pārliecinoši. Absolūti. Lai arī viņš bija pusslims vai apslims tajā brīdī, kad viņš brauc. Balsī tāda iesniņa bišķi bija. Jā, lūk, tāpēc viņš par spīti tam, viņš, protams, ļoti, ļoti labi parādīja, kāpēc viņš ir? Kā teikt? Jā, tieši tā. Tāpēc. Forši arī, kad patiesībā Kristis bija tajā tusiņā, kur viņam vajadzēja būt, viņš ir atpakaļ pēc traumas. Pēc Latvijas čempionāta bija tāda ļoti patīkama tāda pēcgarša. Pretēji tam, ko mēs sākām, tad mēs beidzam, man liekas, tādām ļoti, ļoti feinām lietām. Es ļoti ceru, ka nākošais gads būs tikpat labs, un šis ir. Tiem visiem, kas nebija, vai tiem, kas nebrauc, es silti ieteiktu tos Latvijas čempionātus tomēr likt iekšā savā kalendārā. Viņi ir no tā eventu viedokļa ļoti fēni, tāpēc, kad ir tīpaši amatieru startiem, tu vari nobraukt vienā dienā, un nākšā dienā tev ir tur profi starts, tu vari izbraukt treniņus. Tā kā lielākā daļa ir darīja, viņi vienkārši brauc treniņus, paskatījās, kā Džeki brauc, pēc tam aizbrauc tur uz savu viesnīcu, apartamentiem, nomazgājas, aizbrauc paēst, pasties, kā viņi finišē, un tad tev ir tāds normāls brīvdienas. Tā kā pasākums baigi labs, tiešām silti iesaku, un šis gads bija absolūti izcils. Man īstenībā ir ļoti jāpiedomā, pie kā varētu piesieties, kas tur vēl varētu būt laba. Vēšai nebūtu liels, varbūt tās, jo tur gāza. Jā, tas bija tā vētras, principā tas jau pat nebija vējš, tā jau bija tāda vētra. Bija vētra, jā. Tieši tā. Tā kā tas par Latvijas čempi. Mēs varam nofinišēt pavisam ātri par krosu, kas, kā mēs jau te minējām, vakar uz svaigām pēdām ir beidzies Lizumā. Un mans viedoklis un manu dažu sportistu viedoklis, es nerunāju šajā gadījumā tikai par Mārtiņu Blūmu, kurš tur, viņš nebija vienīgais, kas tur brauc. Ļoti laba trase, ļoti grūta trase patiesībā, kas arī apliecinājās tajās laikos. Jā. Mārtiņam tas prasīja 7 aprīļa, tāda normāla pasaules kausa
trasi parasti uz 1 stundu. Šī bija precīzi tāpatās. Ja. Kas ir diezgan daudz. Nu, restīvi, Mārtiņa tempā, un viņš nebrauc tur galīgi lēni, teiksim tā. Tas, diemžēl, nu, uzreiz baigi izsijāja tos pārējos cilvēkus, un restīvi, tie time gap bija diezgan palieli. Bet, manuprāt, ar krosu kā reiz mēs ejam tādā pareizajā virzienā, un vienīgais, ko es dzirdēju un ko es varētu ieteikt, un tas nav nekādā veidā kā pārmetums, tas tiešām kā ieteikums, ir padomāt par to, kā tās trases iespējams padarīt mazliet kripatiņu vieglākas, tā, lai tiem amatieriem būtu interesantāki. Kristīvi, lai nav tā, ka viss baigi sadalās sašķīst, jā, jo tāpēc, ka nav tik daudz tie cilvēki, kas brauc, diemžēl. Un līdz ar to, lai tu radītu to tusiņu, tev vajadzētu mazliet viņu tur, nu, tonīt vieglāk no sērijas. Ja? Jo tāpatās, tie profi, līdzīgi kā Latvijas čempioni, lai arī īstenībā no Latvijas čempions ir bijis cerējis tāds, ka tur var uzvarēt kāds, kurš nav stiprākais. Krosā ir grūti to tā izdarīt. Krosā tāpatās uzvarēs stiprākais, jo tur tomēr tā individuālā meistarība un spēja nosaka ļoti daudz ko. Līdz ar to tie stiprinieki, viņi tāpatās tās trasēs, vienalga, kurā trasē, viņi visticamāk uzvarēs. Jautājums vienkārši, vai tev rekur otrai vietai tu atvedīsi 6 minūtes, vai tu atvedīsi tikai, 2 minūtes. Ja? Un, manuprāt, tas vienkārši visiem pārējiem amatieriem to trasi padarīt mazliet vairāk tādu, nu, jā, baudām, bišķiņu ātrāku. Bet to sakot, jā, Lizuma Džeki, reku mums bija ar dārznieku, kurš ir trases, nu, es nezinu, uzturētājs, organizētājs, kā viņi pareizi nosauc, kurš arī uzvarēja amatieru ieskaitē. Surprise. Nu, jā, nē, viņš ir bez tā, ka mājas trasa, viņš ir diezgan stiprs džeks, jā, tur viņam nevar. Skaidrs, nē, to jau. Nē, nu, to jau, jā, es jau varētu zināt to trasi no galvas, bet es nevarētu uzvarēt, jo es nevaru tehniski pabraukt tā. Pat ja es varētu fiziski. Par to nav vispār mazarījā. Tur jābūt arī kaut kādām prasmēm un spēkam. Jā, tāpēc mums bija ar viņu, es atceros tieši kā reiz par šo te trasi podcasts, es baidos samalot, kad 6 gadu atpakaļ varētu būt. Sen, jā. Tāpēc tā trasa, viņa tur tā kā, viņa sen tiek kopta, taisīta tā tālāk, jā. Nu, un es teiktu, ka mans ieteikums būtu varbūt tās uztaisīt viņu mazliet vairāk tās negluži ar B līnijām, bet viņu vairāk tādu. Tie, kas brauc ar baiku, sapratīs, ka trasi, kurā tu vari dabūt tādu flow, kas attiecīgi nozīmēs to, ka noteikti time gap nebūs tik liela. Ja. Loģiski, tagad tev ir, kā es teicu, aplīt, tur ir kaut kāds pāris 100 kāpuma metriem. Ja. Nu, ja tev ir, nezinu, slieksnis 400 vati vai slieksnis 300 vati, tā starpība tur būs daudzās minūtēs tajā finišā. Jā. Lūk, bet tur, kā es teicu, manuprāt, mēs ejam pareizā virzienā. Man ir... Kas ir interesanti, man arī ir Lietuvas krosa čempionāta uzvarētājs. Viņiem tā trase ir, viņiem ir mazāk cilvēku, attiecīgi trase stipri sūdīgāk, līdz ar to mēs esam tādā diezgan labās pozīcijās. Es ļoti ceru, ka tas tā arī paliks un kad tur turpinās visi tie entuziasti lēnām to visu audzēt. Es tikai vēlreiz pasvītroju, es domāju, līdzīgi kā mēs runājam par graveli, vienkārši jādomā par to, kā padarīt to trasi grūtu, bet vienlīdz tādu jēdzīgu braucam tādam vidējam amatierim. Ja? Mums vajag to daudzskaitlīgumu tajā sportā. Mums vajag nevis uztaisīt rock garden, kur, es nezinu, tu tur brauc, un ja tu neesi Mārtiņš vai tev nav tur baigi augstais skill levels, tu tur nostīsies, ja, vai kaut ko salauzīs. Tev vajag vai nu ielikt B līniju, vai uztaisīt to rock garden tādu, kur tu vari izbraukt un var izbraukt, ja. Arī tad, ja tu esi... Es nerunāju, tas nav pa Lizumu, es runāju vispār. Vienkārši nevajag atvēzieties uz kaut kādām tādām lietām. Manuprāt, arī no tāda cross-trases viedokļa būtu muļķīgi, un mums nevajag mēģināt tur imitēt to, kas notiekās pasaules kausos. Mums vajag būt viņām tehniskām, mēreni tehniskām, bet galvenokārt tomēr viņiem jābūt ir tādām, kur tur tā lielā cilvēku masa var izbraukt. Tā kā.
Jā, tā kā forši. Kross mums lēnām atgriežas atpakaļ. Es arī teiktu, no tāda skaidriskuma viedokļa nav tā, ka agrāk tur bija ļoti bēdīgi cilvēkiem. Nu, tagad tas lēnām virzās uz pareizo pusi. Es baigi ceru, ka tas turpināsies, tas trendlines arī turpināsies tālāk uz priekšu. Kas es teicu, nu, manuprāt, ir lielā mērā arī trašs jautājums. Viss ir trašs jautājums, kā mēs noskaidrojam. Mm -hmm. Jā. Tā kā, ja kādam ir, mēs vēlreiz atgādināšu, ar Kasparu neorganizējam gongus, un mēs šeit gudri apspriežam cilvēkus, kas to organizē. Tāpēc es vēlreiz novelku savu virtuālo ķiveri viņu priekšā. Bez viņiem mums nebūtu to sacensību, mums viņus vajag, un mēs te par to visu runājam lielākoties tikai tāpēc, ka mēs gribam, lai ir labāk. Tā kā, lai viņiem visiem veicās un ir vēlme un enerģija to darīt, organizēt sacensības tālāk, mēs droši vien turpināsim kaldināt nākošās 100 epizodes un, un muldēt par visādām gonkām, kuras mums tur patīk, vairāk vai nepatīk. Es domāju, ka, ja mums būs vairāk par ko runāt, kas mums patīk, jo visiem būs labāk. Jo gan jau, ka mēs tomēr esam kaut kāds vidējs tāds svērtais tajā velo publikā. Nē, es jau arī, gravel lietas sakarā nav tā, ka tas viss bija tikai mans viedoklis. Es, savu frustrāciju paudu, aprunājos ar vairākiem cilvēkiem. Tas ir, es nemēģinu postulēt, ka tas ir tāds absolūtais viedoklis, bet nospiedošais vairākums tur apmēram bija tajās līnijās. Tā kā nav jau tā, ka es tagad zinu, Kaspars nevar pabraukt, viņš tur nevar pa dublīšiem braukt, viņš tur grib baltas tur finišēt, un tāpēc viņš diršās. Bet, arī to es varētu darīt, bet tāds nav mērķis. Mērķis ir tāds, ka es gribētu atbraukt uz to gravel čempu kā uz svētkiem un braukt gravel. Pofīgi līs, neviens jau nesaka, ka nevar būt slapja granteni. Tas viss fine. Tāda tā doma, bet jā, tas nav viegls darbiņš. To es nesaku, tāpēc arī, jā. Bet anyway, ja jums kādam ir cits viedoklis, jūs varat vai ierakstīt mājaslapā, vai man Instagramā uzrakstīt. Ja būs kaut kas interesants apsolos, vai nopublicēt publiski Instagramā, vai mēs nākamreiz varam parunāt vienkārši. Pieminēt to. Ja ir kaut kas, ko es varbūt palaidu garām, nesaprotu, jo es varbūt arī kaut ko nesaprotu. Varbūt ir kaut kāda jauna tendencīta vai vēl kaut kas. Vai arī, ja jūs piekrītat, uzrakstiet. Tā es jau spēju sadzīvot arī ar kritiku. Jā. Dažreiz nē. Dažreiz nē. Bet nē, es domāju, ka ir tieši tā, kā tu saki. Es pat ļoti labprāt uzklausītu kādu, kuram ir citādāks viedoklis. Jo, protams, mums viedokļi šajā gadījumā sakrīt, bet es domāju, ka mēs varam teikt, ka mēs pildām tādu, kā lai pasaka, sociāli svarīgu funkciju riteņbraukšanā un esam tāds zināms rupaurs, tāpēc, ja būs, nezinu, pietiekami daudz cilvēku, kas teiks, nē, tur šitas vienalga, kas tas bija, jā. Gravel čemps bija afigēti labs un šoseis trase vispār nekam nedara un kross vajag vēl. Problēma manī. Jā, tad mēs tiešām arī, es ļoti labprāt gribētu atskaņot jūsu viedokļus, ja jums tādi ir. Un varbūt arī tad, ja viņi sakrīt ar mūsu viedokli, arī tad būtu forši mums tā kā to dzirdēt, jo tad mums būtu bišķiņ lielāks tāds, kā lai pasaka, tas feedback loops ir lielāks, tad tev ir vairāk uz kā balstīt tos savus secinājumus, vai saprast, ka tu tomēr esi pieder pie tā vairākuma. Jep. Tā kā tā. Brauciet Latvijas čempionātus, pērciet licences, brauciet Latvijas čempionātus, tas ir forši, tie ir svētki un to es aizmirsu vēl pateikt. Es speciāli uz to čempu nopirku licenci. Jā. Licence, reģistrācija 200 km no Rīgas. Šeit tev. Bet tas nekas. Jā.
Bērniem nauda vismaz no licences, pareizi atceros. Jā, nē, es domāju, ka tas ir šī ir nevis norakstīta nauda, bet nauda, ko tu investē pieredzē savā un citu, un riteņbraukšanā. Jā, tāpēc pat ja nesanāk, gan jau mums ir nākušie gadi, kad sanāks. Jā, un kā es arī teicu, tas nav tas, ka mēs te tagad kaut kā runājam, kad ir slikti vai ka mēs gribam savādāk. Es domāju, ka nebūtu nenozīmē to, ka Kaspars nākušajā gadā nebrauks Latvijas čempionātu. Nākamgad vēl mēģināšu. Vēl mēģinās. Ok, mēs tagad varam svinīgi par cik tas nonāks interneta kaut kādos dzīlēs, un tu nevarēsi pēc tam vairāk to izdzēst atpakaļ, paņemt atpakaļ uz savu dzīvi. Mēs nākušajā gadā uztaisīsim visticamāk tādu pašu līdzīgu, kā īstenībā mums gadu iepriekš bija tāda pati epizode. Tikai savādāk. Mēs vienkārši čalojam par rezultātiem. Tagad mēs tur pamuldējām pa to, kā mums te kaut kas nepatīk. Nākošais gads bija. Neliela frustrācija. Bet, un atkal es domāju, ka patiesībā jau tas, kā saka, arī sūdīgs PRs ir PRs, ir labs PRs patiesībā. Tāpēc mēs esam pavadījuši tonu laiku runājot par Latvijas čempionātiem, lai arī kādi viņi būtu. Dienas beigās es ļoti tiešām ceru, ka nākošo gadu visur vienkārši būs vairāk cilvēki, kas gribēs braukt, kas brauks, es pirkstās licences, braukstos vienalga 200 km. Ja Latvijas čempions būs nākošais gads, es neatceros, kas ir Igaunija. Igauniem vajadzētu būt, jā. Man liekas, ka Igauniem, jā. Līdz ar to ir skaidrs, ka mēs taču brauksim vismaz 200 km no Latvijas. Bet tā kā tie ir svētki, es domāju, tas ir tāpat tā vērts. Tiekamies nākošais gads tur. Visādi citādi gaidiet Ģirta Vēvera epizodi, un mums izskatās, off-seasons būs ieildes, jo mums ne ļoti regulāri viņas iznāk, bet mēs diezgan regulāri viņas ierakstām, kas ir interesanti. Mums viņš nebūs off-seasons šogad. Mēs izvilksim līdz septembrim. Tā izskatās, jā, tā kā tas labi. Viss, Kaspar, paldies, ka tu nobrauc 200 km un ka mums ir par ko parunāt ar tevi. Lai tev un visiem pārējiem veicās, tiekamies jau pavisam drīz. Jā, make gravel great again. Čau visiem! Čau!